Pa hokeja prognožu spēlē tā vadītāja, tā bija vienkārši tāda sauza sēņa. Jā, tas bija diezgan. Neko nevarēja pateikt. Tur nebija, tu saproti, tur vienkārši viņi tā piekās. Tur nebija, viņai ne skripts nekas, viņai bija, tev 10 minūtes, tev tagad būs 10 minūtes stāsti. Un tu esi mauka, un tev sevi ir jāpārdod. Viņa stāvēja un sevi pārdeva. Viņai bija jāpārdod sevi, viņa bija mauka, viņa bija televīzijas mauka. Dari, ko gribi, izģērbies, rādi plīgi dīrs, pohuj, bet galvenais, lai mums sūta izziņas un maksā. Tur agrāk tur bija prognožu, tur starp periodiem, tur bija tā eksperta studija, tur Sorokins ar puči, tur sēž, tur diskutē kaut kādas tēmas, tur nopietnās. Tagad tur beidzās pirmais puslaiks, tagad Sorokins ar pučiem pat beņķu nav jēgas sēdēt. Viņi vienkārši, kā tev patīk spēle, Sorokin? Jā, spēle labi, ļoti ātri mēs kāšam. Labi, tiksimies otrajā periodā. Viss, bre! Eksperts studija beidzās un tu prognožu spēlē. TV3, jā. Labdien, dārgie draugi! Nu vai tad visi, kad mēs skatāmies televizoru vakaros un fanojam, vienkārši sēžam un fanojam, vai tad mēs negribam vinēt 500 eiro? Zvaniet! Vienkārši, come on! Viņai jau reāli nebija ko teikt. Man reāli žēl palika. Es iedomājos sevi viņas vietā, ka man ir pa visu valsti šitā te. Reāli vienkārši mauka bija uz tām 10 minūtes. Ja vēl pirmās 2 minūtes viņai bija ko teikt, ja 8 minūtes vienkārši reāli viņa nezināja, sēž, viņai neviens viņai neko nesaka, ko teikt. Viņai pašai bija. Ko vēl teikt, bet es visu esmu pateikusi. Zvaniet! Jā, mēs visi dziedam himnu, bet būtu saldāk dziedāt himnu, ja mēs vinām 500 eiro, vai ne? Zvaniet! Stāv tālāk. Vēl 8 minūtes. Zvaniet! Jūs gribat redzēt... Atnāk vēl kaut kāds bombs. Ej prom! Vienkārši, tas bija nežēlīgi. Tā bija eksploatācija. Tas bija vienkārši nežēlīgi. Šur ir vienkārši kaut kāda dirsē, kaut kāda reiteri ielikt, lai viņš tur dirž kaut ko. Zoniet, es tur biju Turcijā, tur neviens nezinu, zoniet jūs. Vienkārši kaut kā tāda. Nezinu. Tur reāli viņi tā kā lieli, viņi pat nihuja pa hokeju nezinu, viņi nihuja nezinu par rezultātiem, viņi nezinu, kas notiek. Bet viņai bija jākomentē, tas jārunā. Vienkārši kaut kādas drēbīs, tur, lai piesaist, lai vienkārši neslēdz ārā kanālu. Es sūti. Un beigal tie promo, beigās uz pēdējām spēlēm jau tur sāk, viņam intro sāks tur, zvana tie, kur uzvar, Labdien, Igor! Jā, Igors, jūs esat vienājuši 500 lats. 500 lati! Ko es darīšu ar savu 500 latiem? Nopirkšu bombas! Klasu, pip. Jā. Ej, Dievs, tas vienkārši bija tik episki. Ritīgi, jā.